Guļbūvju ražotne Amatas novada Ieriķos sākusi sarunas par māju piegādi dabas katastrofā cietušajai Japānai. Uzņēmums uzrunājis vairākas Japānas būvniecības kompānijas, Latvijas Kokrūpniecības federāciju, valdību un citas institūcijas. Pozitīva iznākuma gadījumā palīdzības sniegšana Japānai vienlaikus būtu atspēriens daudziem Latvijas uzņēmumiem, stāsta kolēģi no Vidzemes televīzijas. Sarunas par māju piegādi Japānai ir tikai sākuma punktā, pauž guļbūvju ražotnē Dores fabrika. Savu palīdzību dabas katastrofā cietušajiem reģioniem vēlas sniegt visa pasaule. Uz tās fona Dores fabrika ir mazs uzņēmums un ir skaidrs, ka nepieciešamo apjomu vienam pašam nav iespējams realizēt. Šī būtu iespēja apvienoties Latvijas Kokrūpniecības uzņēmumiem kopā, tādējādi palielinot izredzes tikt pie pasūtījumiem. Pozitīvā variantā tas būtu, kad tiktu noslogot pilnībā fabrika. Un es domāju, ka ne tikai fabrika, bet arī visi piegādātāji, kas ir diezgan liela piegādes ķēde, sākot ar kokmateriāliem, dažādu izēvielu ražotājiem un arī darbspēks tīri mūsu konkrētā novadā. Būtu papildus iespēja, kur tīri būtu brīvs darba vietas. Strādājot ar pilnu jaudu guļbūvju cehā, Ieriķos iespējams saražot aptuveni 20 000 kubikmetru gadā, kas ir pielīdzinām 200 līdz 300 mājām. Turklāt, ņemot vērā koka elastīgās īpašības, šāda tipa mājas ir piemērots arī seismiskajām zonām. Šī gadījumā es uzskatu, ka tas būtu tas lauciņš, kur mēs varētu palīdzēt, jo mūsu mājas, no koka ražotās, viņas ir daudz izturīgākas uz zemes vibrācijām, seismiskiem rajoniem. Būtu vairāk darba, droši vien vairākās maiņās varētu strādāt, droši vien vajadzētu arī ņemt klāt cilvēkus darbā. Vēl gan ir daudz nezināmā, kādā sliedēs iecerē virzīsies. Viens no šķēršļiem varētu būt tas, ka Japānā ir īpaši aizsargāts vietējais darba tirgus, un lielākoties viss nepieciešamais tiek saražots tur uz vietas. Japāna ir īpaša vieta. Tur līdz šim arī tie, kas ir eksportējuši, arī Igaunijā ir daži uzņēmumi, kas eksportējuši tīri koka mājas. Viņiem nav bijis vienkārši to darīt uz to pašu Japānu. Šobrīd uzņēmums Dores fabrika savu produkciju eksportē uz Eiropas valstīm – Franciju, Vāciju, Spāniju, Itāliju un citām, kā arī ir iekarojis austrumu tirgu Azerbaidžānā un Armēnijā. Durvis uz Japānu pavērtu jaunas iespējas, jo īpaši jau šajā krīzes laikā. Elīna Lapinkalvas Krūmiņš, Vidzemes televīzija.